Tevis vienīgajam gods, mūžīga slava un gods. Kristus Karaļa draudzē Rīgā pirmdienas vakars 7:00 un gaidu māsas uz sieviešu lūgšanu grupu. Tiekamies vienu reizi nedēļā. Katrai, protams, ir savs svarīgs iemesls, kāpēc būt, jā, bet visvairāk jau tas iemesls ir tāds, ka mēs pieaugam ticībā, mēs dalāmies ar to, kas ir svarīgs. Mums savā starpā, jā, mēs varam atstāt rūgto vai grūto ikdienu kaut kur uz 2 stundām maliņā un runāt par ticības lietām, par Jēzus, par pieaugšanu garīgajā jomā. Tāpat tās arī dalīties arī ļoti ikdieniškos jautājumos. Sievietēm jau patīk parunāt, tāpēc dažreiz mums sanāk arī jāpakontrolē šis process. Tāpēc arī ievirzam, lai nav tikai vienveidīgs, tad mēs arī sastādām plānu, ko mēs darīsim. Mēs sakojam līdzi liturģiskajam kalendāram un cenšamies ievērot. Tagad ir oktobra mēnesis, tad mēs lūdzamies rožu kroni. Maijā mēs ejam tur baznīcas dārzā pie Marijas altāra un mums notiek maija dziedājumi. Mēģinām sakot baznīcas kalendāram un izdzīvot savu ticību arī esot sadraudzībā ar māsām. Nevienmēr draudzenes ir ticīgas. Mūsdienās mums, ka tas ticības ceļš katram ir savs ejams, un tad šeit ir tieši māsas, kuriem var satikt, kurām mērķis it kā ir viens, ne tikai tikt ar kaut kādām ikdienas grūtībām galā, bet arī pieaugt ticībā, atbalstīt vienai otru, padalīties ar kādu svarīgu pērli, kas ir uzzināta. Viss, kas notiek šeit, paliek šeit. Tā kā viss, kas ir izrunāts šeit, viņš šeit arī paliek, Un vislabākais draugs jau mums ir Jēzus, kas ir klātesošs šeit, to mēs jūtam. Tas, kā saka, ļoti liels atbalsts. Šīs tikšanās savā ziņā var būt arī kā tāda terapija, Mūsdienās ir populāri, ļoti mūsdienīgi un kā saka, ļoti aktuāli iet pie psihoterapeitiem, pie psihologiem, meklēt palīdzību tā. Bet bieži vien saskaramies ar to, ka tur ne katrs speciālists ir ar to ticības prizmu. Šeit mēs nevaram aizstāt to nekādā ziņā, bet mēs varam būt vienkārši tāds draugu plecs, kas palīdz un izprot un mēģina saprast vai vienkārši ļauj izrunāt sāp. Nāciet un pievienojieties mūsu sieviešu lūgšanu grupai Marta un Marija Rīgas Kristus Karaļa draudzē. Informāciju par mums var atrast draudzes mājaslapā, kā arī draudzes ziņojuma dēlī, vai zvaniet man, Anitai. Es šajā sieviešu lūgšanu grupā esmu no pašiem sākumiem. Tas ir 10 gadi atpakaļ bija aizsākums. Un Marta un Marija, tas bija ļoti spontāni tika atrasts šis nosaukums, kad mums aizdomājāmies, ka kaut kā vajadzētu nosaukt. Īstenībā sēžot pie virtuves galda draudzes mājā. Vienam bija doma, ļoti evaņģēlisks notikums, kad Marta un Marija uzņēma pie sevis Jēzu. Es domāju, ka es esmu garīgā līdzgaitniece šīm meitenēm, šīm sievietēm. Pēc vajadzības sniedzu atbalstu, arī pati gūstu stiprinājumu savā ticības ceļā. Man svarīgi šeit būt, jo tieši šajā sieviešu grupā Marta un Marija es sajūtu, ko nozīmē Dieva mīlestība. Tas man parādīja pavisam citu skatienu uz šo manu ticību, ka tā var būt tik ļoti piepildoša un ka ne tikai es gribu saņemt, bet es gribu arī dot. Tā ir mīlestība.